Es gribu dažus vārdus pateikt jums par to, kā veiksmīgāk plānot savu nedēļu, kā sasniegt mērķi un kā plānot laiku, jo bieži vien tas ir grūtākais, kas ir mūsu dzīvē. Visu saplānot un veiksmīgi izdarīt. Success, how to get it. Un tad vispirms uzrakstiet tas, ko jūs saņemsiet pirmdien e-klasē un Microsoft Teams darāmo darbu sarakstu katram priekšmetam. Tad izveidot tādu kā checklisti, kur būtu atzīmēti visi darāmie darbi un blakus viņiem iekavās vai pasvitrojot ar krāsaino krāsu, kad tie darbiņi jāizpilda, proti, kas ir skolotāja nosacījumi līdz kuram datumam. Nākamais solis, ko jūs varat izmantot, ja pirmais paņēmiens saplānoja darbiņus par prioritātēm. Ja jūs zināt, kā fizikā jums ir pirmdien viss ir jāizdara, tad to darat arī pirmo lietu. Ja tur termiņš ir īsāks, tad darat to kā pirmo. Un varat izveidot tādu grafiku, Eizenhauera matriksa, tad pirmajā kvadrantā tie steidzamie darbiņi, otrie tie, ko var saplānot, ko var darīt pēc steidzamiem darbiem, kas ir ieplānoti nedēļas laikā, jūs varat sadalīt tos darbiņos mazākos gabaliņos un pildīt katru dienu padrusci, lai tas darbs tiktu izpildīts. Un tad do later, vai tas ir trešais kvadrants, ko jūs varat, piemēram, kādam klasbiedram palūgt palīdzību, un tad viņš jums, kā cits dos padomu, palīdzēs. Un tādi darbiņi, kas nav jādara, tas, kad mācāmies, nav jāspēlē spēlītas, paralēli nav jāskatās TikTokā, Snapchatā un tā tālāk, jo tas aizņem laiku un tas traucē mūsu uzmanībai fokusēties. Un, kā es jau teicu, checklist, atzīmējiet arī tajā checklisti padarīto, vienkārši izsvītrojiet un plānojiet, kad jūs ko darāt. Izveidojiet savu grafiku, jums palīdzēs Microsoft Teams tabulā, kas ir atlinātā nedēļa, jūs varat pildīt, jūs varat izdrukāt un tad tur ķeksēt, ko esat jau izdarījuši, ko darīsiet, ierakstīt tur iekavās, kurā datumā, vai vienkārši savā kalendārī rakstiet katrai dienai 3-4 prioritātes, kas jāizdara, un izsvitrojiet, kas jau ir izdarīts. Vēl viena stratēģija, kas man palīdz, tas ir, mēs vizualizējam savu ikdienas grafiku. Jūs varat uzzīmēt tādu aplī, un ar katru krāsu atzīmējiet citādāku darbiņu, piemēram, cikos ceļaties, cikos brokastis obligāti, lai būtu enerģija, cikos jūs sāksiet to smagāko vai vieglāko darbu, un sadaliet to laiku tā, lai tas būtu kā ikdiena, nevis visus darbus vienā dienā, bet sadaliet darbiņus mazākos gabaliņos, un tad plānojiet tiem paredzēto laiku. Vēl viena stratēģija, kas tiešām palīdz sasniegt bez lielām piepūlēm ar mazāku tādu, ar tādu paņēmienu, kas ļaus jums visu paveikt laicīgi. Tas ir Pomodoro tehnika, kas pēc būtības tas, ko es stāstīju pagājušā klases stundā, jūs sadalāt darbiņus mazākos laika sprīžos. Vienam darbiņam tad jūs varat 25 minūtes, tas ir viens tomātiņš, pēc kurā seko 5 minūšu darbīdes. Tad jūs 25 minūtes koncentrējaties, darat savu darbiņu, un tad vēl pēc 25 minūtēm 5 minūšu starpbrīdi, tad nākamais 25 minūšu, un tad 5 minūšu, un tad 25 minūtes, un tad 5 minūtes starpbrīds. Kad 4 tomātiņi, 4 reiz 25 izieti, dodiet sev 30 minūšu atpūtu, 15 minūtes vai 30 minūšu atpūtu, lai jūs varētu atjaunot spēkus, paēst, pastaigāt, un tad atkal sāksiet jau nākamo darbu šādā pašā tehnikā. Pēc 25 minūtēm 5 minūšu starpbrīdes, un kad 4 cikli izieti, tad ir pusstundas starpbrīdes. Šādi tas ir izskatāts reālajā dzīvē grafiks, kā mēs varētu savu darbu optimizēt. Un tad, protams, ja jums tiešām grūti sekot, kā laiks iet, vai viņš tik ātri vai lēni kustās, virzās uz priekšu, vai jums tikai jūs nevarat koncentrēties un to fiksēt, tad ir palīdz Tomato Timers aplikācija mobilai tālrunī, kur jūs varat izstādīt, cik jums minūtes vajadzīga atpūta,
un viņš ir jums čeko 25 minūšu darbiņu, fokusu, un reiz parādā, cik es biju aktīvi, un arī paslavē, sniedz agnisko saiti. Tad kopsavilkumā plānojot, kas ir jāizdara, veidojiet savas prioritātes, strādājiet intensīvi, paredzot atpūtu 5 minūšu darbīšus, un pēc 4 cikliem, tad ir ilgāks atpūtas posms, 30 minūtes, un tad, kad ir šādi 4 cikli iziet, vienkārši atpūtieties. Un esiet proaktīvi, dariet, plānojiet un veidojiet savu dzīvi, lai tā nav bez stresa, jo, kā zinām, stresa izraisa arī veselības problēmas, tāpēc labāk veselību pasargāt, saplānot, uzrakstīt darāmo darbu sarakstu, izpildes termiņos, sadalīt darbiņus mazākos gabaliņos, un tad vērot savu prieku, kad jūs darbiņu padarījāt. Protams, jebkura padarīto darbiņu jāatzīmē. Un tā ir dzīves māksla, priecāties par padarīto un par to, kas ir izdarīts, par to, kas ir apkārt. Esam veseli, gudri un proaktīvi. Paldies jums liels! Uz tikšanos!